Latvijas Telefutbola virslīgas regulārā sezona noslēgusies. 18. kārta Kuldīgā aizdīja 14-0 mainieku FC Nikers izcīna uzvaru pār FK Madonu. Markus Stabulnieks ar mums pēcspēles konferencē. Markus, iedod kādu komentāru par maču. Teiksim tā, katru gadu ir priekš šeit ierasties. Ļoti mājīga atmosfēra. Man personīgi, es teiktu, mīļākais futbola laukums, futzāla laukums Latvijā. Rezultāts analoģisks. Komanda Nikers parādīja ļoti labu telefutbolu. Fiziski it kā vienlīdzīgu, bet tajā pašā laikā ļoti redzama atšķirība. Tehnikas ziņā, kā jau es teicu, analoģiski. Viss parādās, cik katrs no mums trenējas. Rezultāts ir tāds, kāds viņš ir, un apsveicam stiprākos, kā saka. Paldies tev. Ričards Sauznieks no Nikers komandas. Ričard, pakomentē maču. Tā, spēle, protams, sākumā nebija ļoti viegli. Ļoti ilgi turējāmies pie 1-0. Es nezinu, kā pat varētu pateikt, kāpēc, kam tas iemesls bija, bet moš pat kaut kāds stīvums vai arī tas, ka spēle ļoti vēl bija. Bet otrajā taimā jau pirmos gols arī guvām, kas es pat teiktu, ka komanda sāk justies bišķi pārliecinātāk. Un tad jau arī viss aizgāja. Un tad rezultāts arī beidzās 14-0. Jā, var pakomentēt pirmie vārdi tev. Nikers kreklā varējām redzēt, emocijas nāca ārā, bet var iedot kādu komentāru. Jā, protams. Es pat teiktu, ka jebkurš gols ir fantastisks. Tā sajūta ir neaprakstām, ir īpaši tādās tribīnēs, kur viss bungas, cilvēki ārdās, kad tu goli iesit. Un ir īpaši, kā man pirmais gols, gan sezonā, gan komandā. Neaprakstāms emocijas. Arī, kad es pat nezināju, ka man teicis bija atbraucis. Pēc spēles pastāvs un tāda lepnuma sajūta ir. Es saku, ļoti, ļoti patīkam sajūta. Jā, apsveicu tev vēlreiz. Paldies. Markus, sezona jums noslēgusies. Ar 0 punktiem noslēdzat regulāro sezonu. Varbūt var iedot kādu tādu kopējo komentāru pa visu sezonu. Kādi te komentāri? Salīdzinājumā ar kuru mums sanāk jau 4. virslīgas sezona, ja es nemaldos. Ceru, ka nesameloju. Sliktākā no 4. Un kā jau es teicu, viss parādās, viss sākas no treniņiem. Ja vēl varbūt sākot ar pirmo gadu, viss bija uz bija tā uguntiņa acīs, tad ar katru sezonu viņa kritās. Kā saka, mazpilsētas problēmas. It kā deksme ir, un tad viņa kaut kur padziest. Tāds arī ir, un bet krājam pieredzi, kā jau kaut kad ir teikts par to, ka virslīga mums ir ļoti laba, telefutbols kopumā ir ļoti labs. Mēs katrs, kas šodien izgāja laukumā, arī no Nikers komandas, katra spēle ir jauna pieredze, jaunas emocijas, un varbūt ne šodien tās labākās, bet emocijas ir emocijas. Arī šādas emocijas ir jāpiedzīvo, un turpināsim strādāt, cik jau tas ir iespējams. Jā, Ričard, gribu tev pajautāt tādu jautājumu iepriekšējā. Pirms nedēļas zaudējāt Rīga FC rezultātu 0-16. Tagad uzvarat Madonu 14-0. Vai tu patiešām teiktu, ka tik krasa ir šī atšķirība, ka Rīga ir patiešām šo 16-0 pārāk par jums, kamēr Madona ir 14-0 vājāk? Ja godīgi, es teiktu, ka nē. Rīgā, protams, ir leģionāri, spēlētāji ir ļoti liela pieredze, bet arī tai pašai Madonai spēlētāji ir pieredze. Un kā Markus teica, varbūt tas kaut kāds fiziskais līmenis vai treniņi ļoti daudz ko ierobežo. Un tāpat kā Rīgā ir, gan jau, ka daudz zina, mēs arī paši zinām, viņiem ir vairāk treniņu nedēļā, dienā. Un tas es pat teiktu, ka gan mums, gan Madonai pietrūkst. Ja mums būtu tie paši treniņu daudzums, tad es domāju, ka pavisam savādāk viss būtu, ka tie rezultāti būtu balansā. Jā, paldies tev. Vēl, Markus, gribu par komandu pajautāt. Nezinu, cik daudz tu esi iekšā organizatoriskās lietās, bet tie, kas seko līdz virslīgai, zina, ka Madonai ir, kad sezonas sākumā, bija pāris problēmas ar to, lai vispār startētu sezonu. Tad kaut kur apmēram sezonas vidū Klāvs Sveķis, jūsu komandas vadītājs, arī izteica, ka ir radušās problēmas. Cik grūti tas varbūt ir, ka sezonas laikā ir šādas
īsti nesaprašanas, vai turpinās spēlēt, vai neturpinās, vai savāks spēlētājs, cik ļoti tas patraucē? Nu, kā jau es teicu iepriekš, tā ir mazpilsētas problēma. Tikko kolēģis minēja, atbildot uz jūsu iepriekšējo jautājumu par IGFC atšķirību, to krasu atšķirību. Neaizmirsīsim to, ka viņi ir profesionāls klubs ar kontraktiem, ar atbildībām, un tas ir viņu primārais darbs. Mēs šeit esam uz plika entuziasma. Es negribu samilot, nemēcēšu teikt par jūsu komandu. Nezinu, vai jūs tur esat kāds uz kontraktiem, bet tā ir uzreiz atbildība. Atgriežoties pie šī jautājuma, protams, tas traucē sezonas gaitā, kad tev ir austa, kad ir tās pārdomas par to, ka tūlīt viss beigsies, ir atslābums, treniņu process ir pilnīgi nekāds, un tajā pašā laikā ir kaut kāda vēl tā dzirkstelīte, ka tomēr varbūt būs. Pamest šo visu es personīgi negribu, tāpēc, ka mēs varam lepoties ar Latvijas klimatu, ka mums ir 4 gada laiki, ziemas laikā, diemžēl, mēs spēlēt āras futbolu nevaram. Un mēs pārsvarā visi esam āras futbolisti, bet līdz ziemā mēs neatslāptu. Šim sportveidam ir jāeksistē, un tik jau, cik mēs profesionāli to pielāgojam saviem ieskatiem, kā man patīk teikt, profesionāli amatieri. Bet jā, es saku, tā saraustīšanās sezonas gaitā, protams, ir vienmēr tā cerība, ka mēs atgriezīsimies uz nākamo spēli jau ar citām domām, nevis ar tikai pesimismu par to, ka mums nekas neiet, par to, ka mums kaut kur varbūt nepaveicās. Ir tīri jāspēlē uz emocijām, tas ir viss. Jā, super. Paldies, Markus. Prieks dzirdēt. Ričard, beigās pēc nedēļas jau šeit pat Kuldīgas sporta hallē Latvijas kausa izcīņas pusfināls. Mums ir Salaspils futbola akadēmija. Kā uz to skaties? Kādu var iedot komentāru? Es, Džeki, komandas stāvs. Es domāju līdzjūtēji. Ļoti gaidam, gatavojamies. Un šovs būs labs. Tas ir viss, ko es reāli varu pateikt. Labi. Paldies, Ričard. Paldies, Markus. Jā, paldies par sezonu. Paldies. Lai veiksim.